kompānijas MW marketinga plāns. Un sākam. Vispirms, šo te es tomēr arī gribēju parādīt. Šis ir mūsu kompānijas prezidents. Un, principā, viņš ir uzņēmējs un biznesmenis. Arī pirms šīs te kompānijas bijis, pirms tam viņš ar nekustamiem īpašumiem ir darbojies. Pateicoties tam, ka viņi paši ļoti daudz ceļoja, sieva bija tā, kas īstenībā viņu pamudināja, jo viņa teica, kāpēc tikai mēs tā forši varam ceļot, kāpēc daudz citu cilvēku pasaulē nevar tā atļauties ceļot. Un ceļojumi ir dārgi. Tad viņš izdomāja, ka reiz šo te, protams, ka neviens pats, viņam ir ļoti kolosāla komanda, kas kopā ar viņu darbojās un uzlabo, nepārtraukt uzlabo, lai būtu šis te klubs ar vienu interesantāks un mums pievilcīgāks. Tātad, tad tie ir viņa tiešie vārdi. Papildus mūsu revolucionārai dalības programmai klubā. Mēs cenšamies nodrošināt mūsu dzīves stila ambasadorus ar vislabāko biznesa iespēju. Neatkarīgi no tā, vai esat iesācējs vai pieredzējis profesionāls, MW Life atlīdzības plāns, rīki un apmācības sniegs jums visu nepieciešamo, lai sasniegtu savus mērķus un piepildītu sapņus. Šis ir jūsu laiks, tāpēc izmantojiet to pilnībā un izveidojiet dzīvi, par kādu vienmēr esat sapņojis. Tātad tas ir viņa novēlējums, un patiešām mēs šeit arī varam izveidot to dzīvi, par kādu mēs esam sapņojis, daudz vienkāršāk nekā, cik es saku, marketinga plānus ļoti daudz zinu, šeit ir daudz vienkāršāk to izdarīt. Pavisam ir 9 atlīdzības veidi. Un plus arī mēs iesim cauri. Mēs neiedziļināsimies sīkumos, tāpēc ka sīkumos mēs iedziļināsimies tad, kad jūs būsiet jau nolēmis šai kompānijai pievienoties un arī veidot biznesu, tad mēs iesim sīkumos. Es vienkārši parādīšu lielos vilcienos, lai jums ir apmēram saprotams. Tātad šeit ir rakstīts, ka pavisam 9 atlīdzības bonus veidi, bet es te tomēr pielieku klāt vēl 10. Šis tad būtu tas 10., kurš mums tiek piešķirts visiem bez izņēmuma. Pat arī tad, ja piemēram, tu atnāksi veidot biznesu un tev varbūt tās uzreiz neizdosies, izdodās visiem, jo šeit nav neveiksmīgie, šeit ir tikai nepacietīgie, izdodās visiem. Ja ne uzreiz, tad pēc tam vienalga izdodās. Es saku vēlreiz, šeit nav neveiksmīgie, šeit ir nepacietīgie. Un šis ir bonus, kur saņem visi. Vienalga, vai viņam jau biznesā ir sācis veikties, vai vēl nav sācis veikties. Un šis te ir lojalitātes bonus, kur mēs saņemam par ko? Par to, ka mēs esam lojāli kompānijai. Tātad mēs kompānijai maksājam katru mēnesi. Patiesībā mēs sev maksājam šos te $120, tad mēs maksājam abonēšanas maksu, kuru rekur skatāmies. Kad mums ir kabinetā lidmašīnīte, mēs redzam tādu lidmašīnīti šeit, kur viņu var redzēt, pavisam tādu maziņu. Ja, tad, kad mēs tikko iestartējam, tā lidmašīnīte stāv uz to vieninieciņu. Ja? Pēc tam katru mēnesi mēs maksājot abonēšanas maksas, neizlaižot abonēšanas maksas. Tas kā reiz ir lojalitātes programma, ja mēs neizlaižam tās maksas. Ja mēs izlaižam, tad mēs neesam lojāli un tad mēs šo te nesaņemam. Bet ja mēs katru mēnesi maksājam šo te abonēšanu, kuru mēs patiesībā krājam saviem ceļojumiem, tad skatāmies, kas notiek. Katru mēnesi ķeksīts. Pēc 12 mēnešiem, ja mēs esam ienākuši ar elites karti, mums ir uzkrāti 1440 punkti, kurus mēs varam izmantot visus 100%, ne tikai uz sevi, bet arī uz otru cilvēku, vai arī uz kluba piedāvājumu, kur vispār visa ģimene var braukt, tur pat var atrast līdz 8 cilvēkiem, pilnībā visu 100% norakstīt, tad, ja es vienu reizi gadā ceļoju. Bet, ja es ceļoju biežāk, tad, protams, man šie punkti jau būs daļēji jau norakstīti, un tad tas atlikums, kas man būs atlicis, tāpatās es varēšu viņu 100% izmantot. Tas ir kolosāli, ka mēs šeit pēc gada pilnībā visu varam iztērēt. Nu, un ja mēs esam ar turbo, tad mēs pēc gada esam uzkrājuši 3130, kas ir par $1690 vairāk, un ņemam un izvēlamies sev
foršāko life experience, vai arī kluba piedāvājumu un dodamies vai nu divatā, vai ar ģimeni, kur mēs paši esam izvēlējušies, vai piedāvājumi ir pa visu pasauli. Tātad tas patiesībā ir šīs te pirmais. Kaut gan kompānija viņa kā bonus mums nav iedavusi, bet viņš ir kolosālākais bonus. Bet tad tas nav bonus, ja es pēc gada varu paņemt un aizbraukt ceļojumā, jo kompānijas jau pa lielam mums nedod atpakaļ, ja mēs abonēšanas maksas maksājam. Mums jau kompānijas nekādus punktus atpakaļ nedod. Tad šajā gadījumā ir tas, ka mēs maksājam, mums atpakaļ dod tik, cik mēs esam iemaksājuši, un pat vēl divreiz vairāk. Tātad, kāpēc šie te bezmaksas braucieni mums ir iespējami? Tāpēc, ka ir ļoti milzīgi liels apgrozījums, tāpēc, ka kompānijā nāk arvien vairāk cilvēku vienkārši. Ja, līdz ar to šis te ir viss matemātiski izrēķināts un visiem pietiek un visi tiks. Tā tad ejam tālāk. Un nākošais jau būs bonus, kas jau patiešām kompānija, ko patus, jau pati ir par pirmais bonus, ko mēs saņemam, ir par uzaicinājumu, par personīgo uzaicinājumu. Tātad es uzaicinu personīgi kādu savu draugu, vienalga paziņu, tātad nav svarīgi, ko. Ja šis cilvēks ienāk ar elites karti, es saņemu $40. Tas ir vienreizējs bonus. Ja viņš ienāk ar turbo karti, ir $80 vienreizējs bonus. Ir iespējams pāriet no vienas kartes uz otru, piemaksājot starpību $250, un arī tad tu vēlreiz saņemsi $40 no šī cilvēka. Tātad šis ir vienreizējs bonus, bet, protams, ka mēs varam aicināt cik mēs gribam. Mēs varam uzaicināt 3, mēs varam uzaicināt 30, mēs varam uzaicināt 130, cik mēs gribam, tik mēs aicinām. Ātrā starta bonus. Ātrā starta bonus ir, tad, kad jūs esat iestartējuši, jums tiek kabinetā atverās 3, vispār principā tur ir 3 lodziņi. Otrais, trešais būs aiz atslēgas, pirmais būs atvērts. Tas nozīmē, ka jums ir 7 dienas. 7 dienu laikā, ja jūs uzaicinat 2 jaunus partnerus, vai vienalga, vai tie ir partneri vai klienti, nav svarīgi, 2 jaunus tātad kluba es saku, vai partners vai klientus, jūs saņemat $150 ātrā starta bonusu. Bet, ja mēs skatāmies, jūs jau saņēmāt par pirmo cilvēku 80, par otro cilvēku 80, un plus 150 jūs saņēmāt $310 pirmajās 7 dienās. Ejam tālāk. Tas aizvērsies, atvērsies otrais lodziņš. Vēl 7 dienas jums tiek dotas. Ja, šeit jūs jau saņemsiet par $20 vairāk, pēc tam vēlāk pastāstīšu, kāpēc. Tad te ir jau 332. nedēļā, ja jūs uzaicināt vēl 2 jaunus cilvēkus. Un tātad otrais loks atverās trešais un vēl 7 dienas tiek dotas. Tātad, principā, 3 reizes jūs varat šo te ātrā starta bonusu, tas ir 21 diena, bet patiesībā jūs varat viņu arī kaut vai vienas dienas laikā izņemt. Ja jūs vienas dienas laikā varat uzaicināt 6 cilvēkus, jūs vienas dienas laikā varat nopelnīt $990. Tas viss ir iespējams un ir arī cilvēki, kas to arī dara. Tātad, principā, ja ir kaut kāda jau iepriekšēja pieredze vai ir daudz kontakti, plašs paziņu loks, tad mierīgi šo te var izpildīt. Tālāk ir nākošais bonus - plaša pirmā līnija. Tātad šeit patiesībā mums ir hibrīdais mārketings. Tas nozīmē, ko? Tas nozīmē, ka viņš ir gan klasiskais, kurš iet reku kā reize, ja, plaša pirmā līnija un tālāk. Tātad šeit, jo mēs vairāk uzaicinām paši personīgi, tas ir tas, tā ir tā, pirmā līnija skaitās mūsu personīgi uzaicinātie. Mums šeit nāk vēl papildus vēl viens bonus klāt. Ja tad, ja es esmu uzaicinājis no 10 līdz 25 dalībniekiem, es saņemu 10% no viņa abonēšanas maksām. 10% no abonēšanas maksām, tas ir 120 reizes 10, 1200, tātad, ja ir tie 10 cilvēki, ja, tad vēl papildus katru mēnesi $120 es nopelnīšu no šī te bonusa. Ja man ir uzaicinātie 26 līdz 50, tie ir 15%, 51 līdz 120% un 101 un vairāk, tie ir 25%. Principā, ja man ir 3000 uzaicināto, nevis 3000 uzaicināto, 101 uzaicināto, sareiziniet 100 cilvēki reiz 120,
un 25%. Tie ir 3000. Principā no viena bonusa, ja mums ir plaša pirmā līnija, mēs varbūt vispār tikai mīlam aicināt tos cilvēkus un visiem stāstīt par šīm pašām ceļošanas iespējām. Man ir cilvēki, simts cilvēki uzaicinātie, ja viņi ir klubā, viņi ir klubu biedri, viņi ceļo vai viņi veido biznesu vienalga. Es saņemu 3000 no viena bonusa. Vienkārši super. Nākošais ir komandas izaugsmas bonus, tāpēc, ka mēs šeit, es jau teicu, ir hibrīdais marketings, kur ir gan iet kā klasiskais, gan iet arī dziļumā. Tad, principā, mums te ir dual team, bet tātad cilvēkus, kuri mums, nu, es tagad to varbūt arī neiedziļināšos, tāpēc, ka kāds varbūt to uzreiz nevarēs. Tie, kas šos ir kādreiz kaut kādos mārketingos jau bijuši, saprot to. Ja? Mēs cilvēkus liekam divos tā kā zaros. Ja? Mums ir divas komandas, mēs viņus liekam divās komandās. It kā man varbūt pirmajā līnijā var būt daudz, bet es tos ļoti daudz, kas man ir kaut vai man pieņemsim 10. Man tāpatās viņi ir jāliek kaut kur tajās divās komandās. Tā kā es viņus izvietošu tajās divās komandās un tad skatāmies komandas izaugsmes bonus ir tāds, ka te principā ir to, ka te ir tas, ka ne tikai es aicinu, ja es esmu uzaicinājusi, ja es nāku biznesā, tas nozīmē, ka es aicinu biznesa partnerus. Biznesa partnerus, ne tikai klientus arī, bet arī biznesa partnerus, ar kuriem man ir interesanti kopā veidot šo te biznesu. Un viņi arī veido savas komandas. Ja? Tātad līdz ar to veidojās šī te komanda. Nu, komanda veidojās no visiem dalībniekiem, kuri piedalās. Citreiz arī ceļotājs kāds uzaicina kādu citu ceļotāju. Tā arī mēdz būt. Ja? Viņš varbūt nemaz nav apzināti iekšā biznesā, bet viņš vienkārši uzaicina to savu. Viņš tāpatās viņš arī veido šo te komandu. Nu, tātad skatāmies. Te mums ir tāpatās kā, piemēram, ir visāda ranga menedžeri, šeit ir visāda ranga, teiksim, šie te nosaukumi, jā. Tiem nosaukumiem pēc būtības nav nekādas lielās nozīmes, bet, nu, nosaukumi šeit ir iedot tāpat kā dažāda ranga menedžeriem. Tātad, rekur, pirmais rangs saucās Silvers. Ko nozīmē Silvers? Silvers nozīmē to, ka tev komandā ir ka tu esi uzaicinājis vai nu pats personīgi 3 cilvēkus, ko var redzēt tajā pirmajā bildītē, vai arī tu esi personīgi uzaicinājis 2 cilvēkus, un kāds no šiem 2 uzaicina 3. Tad kopā ir jābūt 3 cilvēkiem. Tikko tev ir 3 cilvēki, tu esi sasniedzis šo te silver statusu, un no šī te brīža tu sāc saņemt komandas bonusu. Pirms tam tu nesaņem, pirms tam tu saņem tikai uzaicinājumu bonusu. Ja tikko tu esi jau 3 cilvēki tev ir komandā, tu saņem tātad. Tā kā man šito dabūt nost, neiet. Vēl papildus no komandas $20, ja cilvēks ienāk ar turbo karti, un $10, ja cilvēks ienāk ar elites karti. No visas komandas, kas veidojās tālāk aiz tevīm. Nākošais status ir tad, kad šie te silveri ir savējos cilvēkus izaudzinājuši par silveriem, kad viņi nākošie, jau tie viņu cilvēki ir uzaicinājuši savējos 3. Nu, principā šeit ir 12 cilvēku komandā, un tas ir nākošais status, kas saucās Gold, un šeit tu sāc saņemt no komandas dziļuma $40, ja cilvēks ienāk ar turbo, un $20, ja viņš ienāk ar eliti. Un tā tālāk ejam tālāk. Nākošais status ir platīns, kur ir komandā 30 cilvēki. Tu saņem no šīs te savas komandas, kas ienāk jaunie cilvēki, plus tātad no katra ienācēja 60, ja viņš nāk ar turbo, un 30, ja viņš nāk ar eliti. Un tālāk titāns ir 80 un 40 un tā tālāk. Jo mēs augstāk kāpjam, jo vairāk no šīs te visas komandas apakšā mēs saņemam, tāpēc, ka mēs gal galā arī ar komandu strādājam, līdz ar to arī mums atlīdzina par šo te mūsu komandas darbu. Nākošais ir pātrinājuma bonus. Pātrinājuma bonus ir no statusa Gold. Gold, es jau teicu, mums ir 12 cilvēki, un šie, principā, no 12 līdz 30, pareizāk būtu teikt, 12 līdz 29 vēl pareizāk teikt, ja? No 12 līdz 29 cilvēkiem jums ir komandā. Ja jūs visa komanda kopā nedēļas laikā uzaicināt 6 jaunus dalībniekus,
jūs saņemat $600 pātrinājumu bonusu. Tātad šis te bonus ir no pirmdienas līdz svētdienai. Pirmdiena sākās, svētdiena beidzās. Tur arī mums var redzēt, kabinetā parādās, tikko kāds ienāk, uzreiz iet, nu, var redzēt, uzreiz tā skaliņa aiziet un parādās, cik tev cilvēki ir pievienojušies nedēļas laikā. Un šo te var principā katru nedēļu atkārtot. Jā, ja jūs viņu atkārtojat tikko uzreiz, jūs esat ienākuši, kad visas 4 nedēļas, tad rekur 2400, nevis, nu, varbūt ne tikai ienāk, principā, ja jūs visu mēnesi esat atkārtojuši, rekur var saņemt $2400 mēnesī no šī bonusa. Un nākošais ir arī tālākajām platīnas. Te mums ir no 30 līdz 59 cilvēkiem, ja mēs tā skatāmies, cik platīnām cilvēki tur ir. Tad, kaut gan patiesībā cilvēki viņiem varbūt pat vēl vairāk, varbūt tāpēc, ka tur arī ir balans, zaros jābūt. Un šeit ir nedēļas laikā, ja šī te visa komanda kopā uzaicina 12 jaunus, tad no šī te bonusa saņem $1200 nedēļā. Tad 4 nedēļas, nu, vienalga, cik nedēļā 1200, mēnesī, ja šo te visu izpildi, ir $4800. Ja, nu tad, ja ir aktīva komanda, tad, principā, šo te bonusu aktīvās komandas arī paņem. Un tad ir nākošais arī foršs bonus, automašīnas bonus, kur īsnībā ļoti ātri var sākt saņemt. Komandai ir jābūt 50 kluba biedriem, tas īsnībā nemaz nav daudz. Un šeit mēs saņemam nevis automašīnu, kā mēs esam varbūt dzirdējuši kaut kur citur, kas īsnībā nemaz nav labi. Tāpēc, kad, ja, piemēram, kaut kāds apgrozījums krītās, tad vai nu par to mašīnu maksāsi pats, vai nu tev viņa atņems. Tāpēc šeit kompānija mašīnu nedod, šeit kompānija dod naudu. Un mēs varam saņemt $500 automašīnas bonusu. Tad, ja mums ir mašīna ne vecāka kā 5 gadi, Audi, BMW vai Mercedes, un kompānija mums atsūta logozīmu, mēs šo te logozīmu uzlīmējam uz savas mašīnas un ar viņu braucam. Tātad, jā, bet ļoti daudz ko dara, ļoti daudz saņemot šo te bonusu, iet uz salonu un to mašīnu paņem uz līzingā, ja, un tāpat tas viņš sanāk, ka kompānija viņam atmaksā šo te līzingu. Un, ja jums mašīnas nav, vai viņa ir vecāka, tad tāpat jūs šo te bonusu saņemat, bet viņš nebūs $500, viņš būs $250, bet tas ir katru mēnesi. Foršs bonusiņš, ritīgi labs bonusiņš. Tālāk, nākošais. Šis ir visforšākais, šis ir ikmēneša pasīvais ienākums. Tas ir tas, ka tu vienreiz darbu izdari, un tev nav katru mēnesi šie tie apgrozījumi kaut kādi, jāskaita kaut kādi punkti, vai jāskaita kaut kas tur vēl, nezinu. Šeit tas viss nav. Tas ir vienkārši kolosāls atvieglojums. Es zinu, pati esmu ar to nodarbojusies, tur skaitot un rēķinot un ņemoties un daroties, kaut kas pietrūkst, kaut ko pašai jāpērk klāt, lai tur viss tas apjoms būtu. Šeit ir tas foršais, kad tie cilvēki paši maksā savu abonēšanas maksu, tāpēc, ka viņi krāj savus 12 mēnešus. Viņi ir ieinteresēti pēc gada saņemt šo te atpakaļ 100% savu iemaksāto no abonēšanas maksām, šos te punktus lojalitātes, ko viņi ir uzkrājuši. Un līdz ar to viņi labprātīgi maksā. Ja, mums pat nav viņam pakaļ jāskraida. Mēs vienkārši katru mēnesi labprātīgi maksā. Man ir 3 cilvēki komandā, es katru dienu sāku saņemt $4. Tad tas ir mēnesī $120, un tas ir tas, no šie $120 no šiem 3 pirmajiem cilvēkiem nosedz abonēšanas maksu. Tātad pašam vairs no savas kabatas abonēšanas maksa nav jāmaksā, bet kabinetā lojalitātes punkti tev tiks ieskaitīti, ja tev ir elites kartes 120, turbo kārt 240. Tad tev ceļojuma naudu, kompānija maksā ceļojuma naudu par to, ka tu esi atvedis 3 cilvēkus. Es domāju, ka kas labāks, es neko labāku nevaru iedomāties par šo. Un nākošais gold status, tas ir, kad jau ir 12 cilvēki sāc saņemt $10 dienā, platīns saņem $15, titāns saņem $25, džeids 40 un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Bet, ja mēs skatāmies, te var redzēt, jā, cik viņš saņem. Tad droši var pielikt klāt tikpat, un tad apmēram var saprast, cik šajā statusā cilvēks minimāli saņem, bet tas ir pat minimāli, es teikšu.
Jo, tāpēc, ka, piemēram, mēs skatāmies, ja Golds izņem un Platīns izņem šos te pātrinājumu bonusus un visas mašīnas bonusus, tur jau Titāns sāk ņemt, ja, protams, ka tur ir vēl vairāk, tur ir stipri vairāk nekā šīs te Titāns ar visu automašīnas bonusu jau tur droši kaut kāds 2000 saņem, ja. Tā kā tas ir tā, lai jūs apmēram saprastu, cik no kāda cilvēku skaita mēs varam šeit pelnīt. Ja, bet tas pasīvais ir tas, par ko mums vispār nav jāuztraucās. Ja mums tas cilvēku skaits ir, jā, viņš kaut kad var pašūpoties, bet te ir forši tas, ka kompānija maksā katru dienu. Ja tev, piemēram, vienu dienu tur kaut kas, cilvēks varbūt aizmirsa vai vēl kaut kas, mums tāda ar gadījumu arī es vienkārši cilvēkam pasaku, jau, klausies, tur skatos, ka tu esi izkritis. Es nemaz nezināju, ja viņš vienkārši pats nemaz nezina. Viņš samaksā, labi, tanī dienā man viņš nokritās, teiksim, bet nākošajā dienā viņš atkal paceļās, tāpēc, ka katru dienu tiek izmaksāts šis pasīvais. Te nav kaut kāda mēneša apgrozījuma vai kaut kas kompānija vienkārši, nevis kompānija, bet sistēma skatās katru dienu. Katru dienu salīdzina, ir tev tas skaits atbilstošais, nav, un izmaksā atbilstoši šo te pasīvo ienākumu katru dienu. Un tas ir forši, ka tev varbūt tās vienu dienu tu tur esi kaut kur izkritis, bet tev nākošajā dienā atkal tu esi turpat augšā, kur bija. Tā kā ļoti man šis pasīvais patīk, jo es esmu droša par to, ka man galva nesāp par kaut kādiem apgrozījumiem, par kaut kādiem tur cipariem, nezinu, par ko tur jāskaita viss. Tālāk, prezidenta bonus. Prezidenta bonus ir no statusa, kurš saucās Jade, tur ir komandā 59 principā cilvēki. Tātad prezidenta bonus sāk izmaksāt kā reiz no šī te statusa, un no Titāna sākot. Tajā, kur es teicu, ka veidojās divas komandas, šajās komandās ir ne tikai jūsu uzaicinātie cilvēki, šajās komandās ir arī to augstāk stāvošo ambasadoru uzaicinātie cilvēki. Un principā sanāk, ka tie sāk skaitīties līdz platīnam. Jums ir pašam šie 30 cilvēki jāuzaicina tā personīgā jūsu komanda. Bet jau pēc tam, tikko jūs esat šo te statusu platīnas jau apstiprinājis, ejat uz nākošo statusu, jums jau sāk skaitīties arī tie cilvēki, kas nav jūsu personīgi, un arī ne jūsu komandas uzaicinātie, kas vispār ir rekurtu augšējais. Piemēram, es atvedu kaut kādu tur, nezinu, 15 cilvēku vai 20 vai 30, man tak viņš kaut kur jāliek, un es viņu lieku, un kaut kam viņš pakrīt apakšā. Un tas arī jums skaitās apgrozījumā, tas arī ir pie jums, un tātad sākot no šī Jade status, kā reiz rekurs sanāk no šī te zara, mazā zara, te ir vājais zars, tad viņi ir zari, viņi nekad nav, es nezinu, vispār parasti nekad nav bijis, kad ir totālā līdzsvarā. Tad varbūt, kad ir kaut kāda 1% no 100 kādreiz tā bijis, bet parasti ir tā, ka viens ir lielāks, viens ir mazāks. Tad no šīs te mazās vājās komandas mēs saņemam 20% no punktu apjoma. Tātad šis ir vēl prezidenta bonus, kurš sāk izmaksāties no šī te statusa Jade, tad, kad ir komandā pat ne 120, 118 sanāk cilvēki. Un ir vienreizēji bonus par statusu sasniegšanu. Te, reku viņi redzam. Tātad pirmais bonus ir tad, kad esat sasnieguši statusu platīns, jūs saņemat $300 kuponu uz Life Experience. Jā, šo te kuponu es izmantoju Hurgadā, kur mums bija Team Life Experience ar biznesa apmācībām. Šis te mūsu kluba biedriem maksāja $319, un es par viņu samaksāju tikai $19. Tad tur bija 5 zvaigžņu viesnīca, all inclusive, ekskursija uz Luksoru, transferi, principā $19. Man patika. Tad nākošais ir Jade prezidenta atpūta. Šogad viņa būs Taizemē. Un tad ir tālāk naudas bonusi, un Dimantam ir Dimanta ceļojums uz Miami pie prezidenta ar biznesa klasi 2 personām, dzīvošana 5 zvaigžņu viesnīcā, protams, all inclusive, tad tur ir apmeklē prezidentu mājās, brauc ar viņa jahtu, kas viņam ir personīgā, un tev vēl tiek iedot $2000 kabatas naudu. Tā kā šis ir tas status, uz kuru mēs visi skatāmies, viņš ir sasniedzams, ņemot vērā to, ka mēs Latvijā tikko burtiski patiesībā šo te kustību
esam sākuši. Un tad pats sākums ir, tad, kad visgrūtāk ir ievelt. Bet tagad jūs jau esat tādā jau posmā, kur jau tas pirmais jau ir izkustināts. Jo pats grūtākais ir pats sākums. Jā, tad te jau ir tas, viņš jau ir iekustināts, un tagad jums tikai jāturpina to visu tālāk velt, jā. Un rekur, un daudz ātrāk iespējams sasniegt to, jo tāpēc, ka cilvēki tagad, saku, ir jau bišķiņi iepazinušies un paši jau seko un paši skatās. Un tad tā tālāk ir luks automašīnas un naudas bonus. Naudas bonus ir lieli naudas bonus, un pats pēdējais status ir Black Royal status, kad tev uzdāvina māju $1 miljonu vērtībā. Pašlaik mums ir status augstākais, kurš ir sasniegts, ir Double Royal. Un tā kā vēl nevienam nav šī te māja par miljonu, bet kaut kad noteikti būs. Un atzinība tas tā arī ir forša lieta, jo nu, ir patīkami. Pirmām kārtām, es atceros, tā, ka mēs pirmo reizi aizbraucām uz pasākumu, kompānijas pasākumu Parīzē, tas bija pirms 6 gadiem. Un tad tu skaties uz tās skatuves, tad mēs tikko pašas bijām iestartējušas, un tu skaties uz tās skatuves tos cilvēkus, un tie cilvēki tev liekas, bet viņi taču tik vienkārši tādi paši cilvēki kā tu, ar ko tu no viņiem atšķiries. Un vēl tev citreiz liekas, ka, vēl tik vienkārši, ka vispār vienkāršāk par vienkāršām. Un tu saproti, nu, bet kā viņš to izdarīja? Nu, es taču arī to varu izdarīt. Ja viņš to izdarīja, tas arī to var izdarīt. Un tad, kad tu pats to atzinību saņem, tā ir kolosāla sajūta. Ja, un šeit ir pirmā atzinība ir tieši sākot no Jade ambasadora. Tas nemaz nav daudz, viņu var sasniegt. Nav tik ilgi, tur nav, nezinu, gadi jāgaida. Tātad jūs jau pievienojaties prezidenta klubam, un jūs saņemat prezidenta nozīmīti, un arī šo te prezidentu skatuves. Jūs izsauc uz skatuves, jums aplaudē, un forši sajūta. Un pēc tam tālāk ir nākošais, tad, kad jūs jau kļūstat par $100,000 pelnītāju, tas ir gada laikā, jūs saņemat šo te briljanta gredzenu. Tālāk ir 5,000 pelnītājs un ir $1 miljons pelnītāji. Īsnībā ir tikai 3 cilvēki pašlaik kompānijā, $1 miljons pelnītāju. Bet man liekas, ka jau būtu vairāk, tāpēc, ka visu atskrim taču mūsējam arī vienam no mūsējiem augstāk stāvošiem superforšajiem mentoriem. Man liekas, kad arī viņš ir triple diamonds, ka viņam vajadzētu būt tam. Okay. Tātad. Ir forši šīs te balvas saņemt, un tad, kad tu viņas nesā, tad tas ir arī tāds atgādinājums. Tāds atgādinājums par to, cik forši sajūta, kad jūs to esat. Principā jau ar visa komanda jau, tas nav tā kā atkal nevar piesavināties to, tas ir mans, ne, tas ir visas komandas nopelns patiesībā, jā. Un tā mēs kopā augam, tāpēc, ka es varbūt vienkārši ātrāk atnācu, un tā ir vienīgā starpība, es ātrāk par jums atnācu, viss jūs rokās, pilnīgi. Tālāk. Latvijas zars ir ir tātad arī ļoti augsta līmeņa personība, Aleksandrs Prevezencevs, kurš patiesībā viņš ir pēc izcelsmes no Krievijas, bet viņš dzīvo jau sen viskaut kur citur, un arī šobrīd viņš braukā ar savu jahtu apkārt zemeslodei. Un viņam vispār nav nemaz tādas dzimtenes, tāpēc, ka viņš dzīvo visā pasaulē. Viņš reāli visā pasaulē dzīvo. Tad viņš ar jahtu pabrauc, tad viņš atkal kaut kur uz zemes padzīvo. Viņš vienkārši apceļo pasauli. Mēs esam zem viņa. Patiešo principā mums ir viens cilvēks tikai starpā. Un tātad tas ir mums personīgi, mūsu zaram. No viņa mums nāk ļoti īpašas apmācības, jo viņš pirms tam ir pasniedzis NLP kā reiz tīkla marketingam. Tīkla marketinga līderiem pasniedzis NLP apmācības, un viņš arī mums viņas dod. Dažādas, visādas. Viņš ir tieši izveidojis mūsu tās bāzes apmācības. Apmācības ir no kompānijas arī. Viņš starp citu stāv šits te. Apmācības arī no kompānijas, bet viņš ir uztaisījis vēl savas. Viņš vienkārši ir uztaisījis pēc savas pieredzes, kā viņam tas strādā un kas viņam ir nesis tos panākumus. Tad mums ir bišķiņi savādāk, mums bišķiņi atšķirās. Bet arī tā jau arī ir, kad Amerikā varbūt ir bišķiņi savādāka mentalitāte, bijušajā Padomju Savienības teritorijā bišķiņi savādāka mentalitāte. Viņš ir pielāgojies tam vairāk tam mūsu tirgum. Tā kā mēs varam ņemt gan no turienes, kas mums labāk patīk, no turienes mēs arī ņemam šīs te apmācības. Mums ir pieejams ārprātīgi daudz apmācības.
Tātad, skatāmies, kas te tālāk notiek. Vot es uzdošu jautājumu. Katram, katram vienam. Kā tu domā, cik tev daudz pazīstam cilvēku gribētu ceļot vairāk un vairāk arī, un varbūt arī no tā arī vēl pelnīt? Vot kā tu domā, vat atbild, cik tev daudz cilvēku tādu pazīstam ir? Nu, ir taču tāda, vai ne? Droši ir. Protams, Droši ir. Jā, un tad protams. skatāmies, ja mēs, nu, principā, ja mēs ienākam biznesā, mēs izējām tās bāzes apmācības, un bāzes apmācības tur arī mums ir, nu, protams, mums ir bāzes apmācībās arī detaļās, soli pa solim pastāstīts, kā pareizi aicināt, ar ko sākt, un tas principā ir jāiziet. Bez tā labāk nevajadzētu sākt, pirms nav izietas tās bāzes apmācības. Bet rekur, uzdevums ir kāds? Uzdevums ir uzaicināt 2 cilvēkus dienā. 2 cilvēkus dienā. Iepazīstināt ar šo te informāciju. Tas nozīmē, ka mēnesī tev būs 60 prezentācijas. Ja? No 60, ja mēs paņemam 10%, ja? No šiem 60 cilvēkiem, 6 cilvēki to pateiks, jā. Ja? Tātad šeit mēs saņemam, rekur sanāk minimāli 840, maksimāli $1110. Un tas ir reāli pa pirmo mēnesi izdarāms. Tālāk ejam. Otrais mēnesis. Otrais mēnesis tev jau tagad ir, nāk tavējā 6 partneri, kas arī dara to pašu. Tātad sanāk, ka jau prezentācijas ir 180 mēnesi, un te ir tas foršais, ka komanda strādā nevis, ka tu viens, bet komanda dara to pašu, ko tu dari, un kur 180 jau prezentācijas, tātad no šim te paņemsim 10%, 18 jaunas reģistrācijas. Ja? Un kopā tātad klienti ir 21, un rekur minimālie ienākumi ir 1080, maksimālais 1260. Kāpēc? Es tur pateikšu, kāpēc šeit bišķiņ sanāk tā kā līdzīgi tam pirmam mēnesim. Tāpēc, ka mēs te paši vairs neaicinām, un nav mums šeit te paši. Mēs varam aicināt, protams, tad būs vairāk, bet te vairs nav, neieskaitās tas uzaicinājuma bonus. Te jau iet komandas bonus un tie pārējie bonus. Jā, tu vari pats vairs neaicināt. Un, ja mēs ejam tālāk, skatāmies, kā mēs, ja mēs ejam un pa šīm te trepēm, tā kā mēs, nu, katru mēnesi ievērojam šo te 2 cilvēki dienā, 2 cilvēki dienā, katrs 2 cilvēki dienā. Tad, rekur, trešais mēnesis mēs varam nopelnīt 3,5 tūkstoši līdz 4 tūkstoši, tālāk ceturtais mēnesis 3,5 līdz 5 tūkstoši, piektais mēnesis jau tur ir, rekur, 5, 600 līdz 800, atkarīgs arī no visiem tiem bonusiem, vai mēs viņus paņemam vai nepaņemam, ja? Bet, principā, uzdevums ir uzaicināt katru dienu 2 cilvēkus, ja? Bet īstenībā jau ir tā, ka tad, kad mēs esam jau ar šo klubu jau bijuši, jau ceļojumās esam bijuši, jau saņemam šos te bonusus visus. Un tad jau nevar muti vispār noturēt ciet. Tad vienkārši gribās visiem par to stāstīt. Un tad citreiz pat sanāk nevis 2 prezentācijas dienā, bet daudz vairāk prezentācijas dienā. Jā, tad kaut kādu brīdi varbūt vispār labi atpūties, bet pa lielam tas tāds iestrādājās. Viņš jau tā iestrādājās, ka tev gribās vēl kādam pateikt, vēl kādam pateikt, vēl kādam pateikt, un tā viņš notiek. Bet, nu, tad tas ir tas, un ja mēs ejam tur tālāk, tad, protams, tur vēl tālāk apakšā man vienkārši viņš neredzās, tur aiziet līdz 30 tūkstošiem. Sestajā mēnesī viņš arī aiziet, vienkārši viņš tur noslēpies ir. Un tātad tas ir par pelnīšanu. Un tagad par to, par visiem atbalstiem. Es jau principā arī daudz pastāstīju. Tad mums ir divi divi atsevišķi aplikācijas vai saiti. Tas ir viens ir ceļojuma saits, kas ir, vai arī aplikācija, kur ir tikai ceļošana, un kurus izmanto tie cilvēki, kuri nāk uz to ceļošanu. Un otrs ir biznesa centrs, kas ir atsevišķi tiem, kas veido šo biznesu. Viņiem ir tātad rekur biznesa centrs, kur viņi redz visus ciparus, principā katru darbību viņi redz. Atspoguļojas absolūti katra darbība. Un apmācība akadēmija tur ir no kompānijas, un treniņi ir vienkārši ļoti daudz. Ir patīkami tas, ka kompānijai ir sava karte. Karte mēs pasūtam, viņa atnāk no Amerikas kaut kādu 2, 3 nedēļu laikā. Karte ir bezmaksas, bet viņa pēc tam paņem kaut kādu procentiņu
no bonus. Tad mēs pārskaitām uz karti, un viņš kaut kādu mazu procentiņu tur novelk nost, ja, bet pati par sevi karte ir bezmaksas. Un ir pārdošanas piltuves. Pārdošanas piltuves ir no, bet pārdošanas piltuves tagad ir tā, ka tas cilvēks, kas mani uzaicināja, viņš mums ir iedevis speciālas apmācības, kā šīs te piltuves mēs varam paši uztaisīt, tāpēc, ka ja mēs viņu, tas ir maksas reklāmām, ja mēs viņas pērkam, viņas ir ļoti dārgas, viņas ir apmēram no kaut kur 1500 € maksā. Lai uztaisītu jums kāds cits cilvēks šo te piltuvi, tad mums viņas ir apmācībās, kā mēs paši viņi varam bez nekādas maksas, mums tikai par reklāmu tad sanāk maksāt. Ja mēs, piemēram, ir cilvēki, kuriem nepatīk aicināt, tad viņi var aicināt caur maksas reklāmām. Un tādā veidā, starp citu, arī tas cilvēks, kas mani uzaicināja, tādā veidā ir uzbūvējis komandu, jo viņš ir ļoti introverts cilvēks, viņam nepatīk meklēties un kaut kādam kaut ko stāstīt. Viņš tikai caur maksas reklāmu ir savu komandu uzbūvējis. Pašlaik viņš ir emeralda statusā, tas nozīmē, viņš saņem kaut kādus minimāli kaut kāds 10 000 mēnesī gada laikā. Apmēram tā tur, jā. Tad... principā visi šie te materiāli ir vairāk nekā vajag. Un ja mēs tagad skatāmies, kas var notikt pats sliktākais, vat pieņemsim, es atnācu veidot ar tādu deksmi un domāju, tu tas viss man tur izdosies, un man uzreiz, ja tāpēc, ka cilvēks jau domā, ka viņam tūlītās jau, ja viņam neizdevās pēc mēneša, tad viņš pasaka, ai, nav tas priekš manis, tas nav priekš manis. Jā, paskatieties, jūs aizgājāt, nezinu, kaut kādu profesiju apgūt, ja jūs vēl nemaz neesat augstskolu pabeidzis, jūs jau gribat ņemt ķirurga nazi un taisīt operāciju. Jums neviens tur nepielaidīs. Ja, principā te arī ir tās prasības. Ja viņas nav iepriekš, tad tas prasīs ilgāku laiku. Ja viņas ir, tad tas prasīs mazāku laiku. Bet zaudēt jūs šeit tāpat neko nezaudējat, tāpēc, kad jūs šeit iegūsiet savu ceļojumu, garantētu ceļojumu, piespiedu kārtā jums būs jāceļo. Pat vienkārši piespiedu kārtā. Gribi, negribi, tev vajadzēs ceļot. Ja? Tev vienkārši piespiedīs ar varu ceļot. Jā. Tā kā, principā, te vispār nav ko zaudēt. Laiku jūs nevarat zaudēt, tāpēc, ka jūs šeit iegūstat fantastiskākās apmācības, jo, piemēram, tās pašas NLP apmācības, ko mums mācā mūsu perevezēcavus, viņas maksā ļoti lielas naudas, šeit mēs viņas saņemam. Principā, sākumā viņš deva bez maksas, pēc tam viņš uzlika kaut kādas tur 30 vai cik tur $40, tāpēc, kā viņš saprata, ka ir vajadzīgi, lai tā cilvēka apzinātība, kā viņš darīs. Ja viņš ir kaut drusciņu samaksājis, viņš darīs. Ja pa brīvu, tad viņš atnāk, paklausās, un tad tā attieksme nav tāda. Tāpēc viņš drusciņu simbolisku samaksu tagad sāk ņemt, bet viņš, sākumā viņš neņēma vispār. Bet tāpat salīdzinot to kaut kādus $30 ar tiem daudziem tūkstošiem, ko tas maksā, tas ir nekas tas nav. Un, protams, jūs neesat viens, jūs esat komandā. Jūs esat komandā ar foršu komandu. Ļoti, principā viņas ir apmācības. Viņas ir katru rītu komanda satiekās. Visa lielā komanda satiekās katru rītu 10:00, un katru dienu ir kaut kāda cita tēma. Ja, tad vienu dienu marketings, skatāmies vienu dienu par produktu, vienu dienu tur, kas tur, tad ir līderi tieši kā reize. Ir tie, kas jau tur sasnieguši tos savējos augstumus, ar mums atnāk parunāties un iedod kaut kādu savu redzējumu, kā mums ātrāk pietuvoties viņu līmenim. Tā tad ļoti interesanti. Un ir tā, ka tu šeit visu laiku jūties tādā enerģetiskā pacēlumā, ka tev nekad nav kaut kāda sajūta, ka tu esi kaut kur, man viņa vismaz tāda nekad nav bijusi, ka tu esi nošļucis, ka tev, vairs neko negribās. Man te nekad tāda nav. Vēl kas ir, tāpēc, kad es jau zinu, man rekur jau norezervēts tur nākošais ceļojums, es jau zinu, kas man būs aiznākošais. Kādu tur var nolaist? Tur jau nevar enerģiju, tur visu laiku tu starājies, tu jau gaidi nākošo. Un ja tu zini, ka tu to ceļojumu esi ar lojalitātes punktiem nopircis, par kuriem es nemaksāju. Jo patiesībā es, kad ienācu klubā, es tikai samaksāju pirmo karti, nopirku karti tikai. Jo es, principā, uzreiz uzaicināju tos cilvēkus, tad es sanāk, ka es nekad neesmu vairāk maksājis abonēšanas maksu. Bet man ir uzdāvināts ceļojums, jo ir gads pagājis, un es varu izvēlēties, uz kurien es tagad gribu braukt. Vai nu divatā paņemt life experience, vai paņemt kluba piedāvājumu, kur vispār kaut kādi 6 cilvēki, es vēl neesmu izvēlējies. Tieši tāpēc šodien vakarā klausīšos atkal jaunos piedāvājumus.
Kas var būt foršāks par to? Vienkārši es starā esmu. Es domāju, tā kā pievienojoties tagad un pārvērtiet savus sapņus realitātē, un varbūt tās kādam radās kādi jautājumi.